jau var vērt aciņas ciet, plauksnītes uz augšu, iztaisnoties skaisti forši tā, ka tu jūti tavs ķermenis, jūtās labi, ērti, un varēs nākošās minūtes 5-10 pasēdēt te, pabūt mieriņā, un nekur nav jāskrien, nekas nav jādara, nekas nav jāpierāda. Bet tas jautājums, ja mēs runājam vai domājam, pat iedomājoties, piemēram, man gribās iedvesmu. Pirmkārt, uz ko tev gribās to iedvesmu, gan jau, ka to paši zinām, ir kaut kādas lietas, ko gribās izdarīt, un tad uz to gribās iedvesmu. Un kāpēc mums nav tā, kad mēs gribam to darīt? Kas mums vajag tā kā, mums ir tā varbūt tāda sajūta sevi, man vajag to izdarīt, un man vajag iedvesmu. Vai kādreiz es šo lietu, un šeit forši, ja jūs varat skaļi sev atbildēt, vai kādreiz to lietu man gribējās darīt. Un kas tur bija pa apstākļiem, kas nodrošināja to, ka man gribējās to darīt? To, ka man nevajadzēja sev piespiest, iedvesmot, man vienkārši gribējās. Es jau biju iedvesmots. Kas tur bija pa apstākļiem? Un tagad pavisam godīgi, kāpēc šobrīd man to negribas darīt? Man tas šķiet sarežģīti, garlaicīgi, nevajadzīgi, vai ja es to izdarīšu, tad nebūs nākamā lieta, ko darīt. Kas tur ir, kas tur slēpjās apakšā? Un tas mums palīdz nokļūt tālāk, nokļūt dziļāk sevī. Jo tas, ka mums nav iedvesmas, nav tāds virspusējais jautājums. Varbūt, ka man ir nogurums un man gribās vienkārši atpūsties. Varbūt, ka man gribās kaut ko pamainīt, varbūt, ka man pietrūkst atzinības, uzmanības. Kas tur ritīgi ir? Kāpēc? Kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos šobrīd? Skaistākais jautājums, ko mēs sev varam uzdot. Kā es varu atļaut sev gribēt to no visas sirds to lietu darīt? Nebloķēt, nejusties, ka man gribās, bet es nevaru. Vai es stāvu sev ceļā? Varbūt vēl pavisam tāds godīgs jautājums, kas no manam ego ir bišķiņ jāpamaina. Jānoliek malā, kura no manām dzīves jomām, kur man šķiet, ka, ja es to iesākšu darīt, tā pazudīs, vai es tur sāpināšu sevi vai citus, vai kaut kas tur notiksies tāds, ko man negribās redzēt. Vai tas ir vecais labais, ko par manī padomās. Noliek to malā, es redzu to lietu, kuru man tagad jau varbūt pa bišķiņiem sāk gribēties darīt. Es redzu, kā man tā izdodas, kā man slavē, kā man atbalsta. Kā tur ir? Tas ir iekšā dziļi manī pa īstam, tā no sirds. Un varbūt man tas šobrīd tā jānoškurina vai tā jāizkrata ārā vai jāpapurina no sevis. Es sapratu, ka tā lieta nav manējā. Tas ir ok. Vai es sapratu, tā ir pa īstam manējā un man gribas to darīt. Tas ir arī ok. Abi divi vienā tā līmenī. Es pieņemu sevi kā pilnību, es pieņemu, kad ar darīt vai nedarīt, es esmu pilnība. Ka man viss izdodas tieši tā, kā tam vajag izdoties šobrīd, šeit un tagad. Es esmu vienmēr pareizajā vietā, laikā, un es daru vislabāko, ko es šobrīd no savas apziņas līmeņa varu izdarīt. Tāpat kā vispārējiem man apkārt. Viņi arī
pareizajā vietā, laikā, dzīves ceļojumā, es pieņemu viņus. Es esmu iedvesmu pats sev, un izdodas man sanāk. Un paliec vēl mirkli šeit klusumā vai paņem kladīti un slēdz kādu skaistu mūziku un paturpini rakstīt, paturpini būt ar sevi nākošās 10 minūtes, lai iet vēl dziļāk un tā saprastu, kur ir tā mana iedvesma, kur tās iedvesmas avots un kā es sev varu likt, vēlēties, gribēt un iedvesmot sevi. Lai tev superīga diena un atraksti, kā tev gāja šajā meditācijā.